Labdien! Un cienījamie skatītāji, sen neesam redzējušies vismaz šādā formātā. Ar maniem īstenībā nevienā formātā neesam redzējušies. Esmu diezgan pazudis, kā redzam arī pēc manas frizūras. Tik daudz satraucošu notikumu notiek, ka es visu laiku esmu spiests zaudēt savus matus. Pirmais man bija ziemas kausa autosprintā, es paliku jau bez matiem, tur bija spriedzi. Un tagad jūs uztaisījāt. Jā. Izkrita? Izkrīt no stresa, jā, bet tagad parunāsim, kas tas bija par stresu, kas tas bija par pasākumu. Salaca, 100 km salaca. Jā, ne pirmo gadu subskolai, otrais gads pēc kārtas, tikai tas paliek tikā tendenciozi, jā, un tikā jaudīgi, ka izdomājam, ka par to jāparunā. Jo man prasa, jums prasa, un tad izdomājam nonākt pie sarunu galda, apaļā galda. Lai noskaidrotu, kā mēs esam uz Liepāju atgādājuši divas vērtīgas medaļas no pat salacas, no salacas grīvas. Salacas grīvā jums viņas izsaka. Divas vērtīgas uzlūkoku medaļas. Jā, un tad es esmu aicinājis. Sākās vecatē, beidzās salacas grīvā. Tu tā pateici, ka tas būtu 1 metrs bijis. Jā. Bet tā nebija. Tā īsti nebija. Tātad uz sarunu esam aicinājuši šodien Liepājas subskolas dibinātāju, Liepājas sporta pārvaldes vadītāju. Jā, tad mums ir, vispār, ja es sāku skatīties, es sāku domāt, vai tas ir pieraksts par notikumiem, par taviem sasniegumiem. Bet es nedaudz pieskaršos taviem sasniegumiem, lai saprastu, par ko mēs runājam tajā salacā, kas notika. Baltijas čempions supairešanā, sacensībās 2023. gadā. 7-kārtais Latvijas čempions divniekos kanoē, 8-kārtais Latvijas Baltijas čempions maratonā kanoē. Būtībā tu esi darījis diezgan daudz ar airi, ar ūdeni un visām šitām problēmām, vai uz celi vai kājās, tas ir cits jautājums, bet ūdeni, airi, visu tu saproti, tas ir skaidrs. Ja tu tā saki, tad daudz, jā. Daudz. Otrs dalībnieks. Vēl vairāk. Vēl vairāk. Bez tituliem. Bez tituliem, bet arī uz ūdeni ir daudz. Daudzkārtējs medaļu ieguvējs Latvijas čempionātā kanoja airēšanā. Un supā arī. Un sups ir tagad pieslēdzies pēdējā laikā, es teiktu, pēdējos gados. Arī iepriekšējā gadā Liepājas supu kausā izcīnīja uzvaru amatieri. Iepriekšējos 2 gados. 2. Viņš tās profesionāls amatieris. Viņš ir profesionāls, es teiktu, ļoti apņēmīgs amatieris. Man jau štajā salacas grīvas apbalvošanā jau te deva mājienu, ka tā nebija korekti. Jā, bet īstenībā par to mēs pieskarsimies, kas supā skaitās, ir ceļš salacas grīvas braucienā, kas skaitās amatieris un kas skaitās profesionāls. Izrādās, tas nav vairātais, bet tas ir ekipējums. Tieši tā. Jā. Tātad, labi, pie tā mēs vēl nonāksim, bet tagad iesim, kāpēc vispār ir dalība. 2. gadu, starp citu, vispār norisinās šī sacensība. Jā, kā jau minēju, no Burtnieka ezera līdz pat Rīgas jūras līcim. Un tur sanāk 95 km, bet viņi ieliek vēl vienu boju, lai būtu pilns 100 km. Tas sanāk pabraukt 2,5 km pret straumi un pēc tam ar straumi līdz pat jūrai izklausās fantastiski viegli. Skaisti, putniņi čivini, viss ir viegli. Putniņi, man liekas, čivini kad ir tur īpaši pēc 30 km sāk čivināt, ne tikai mežā. Pats ar sevi sāc iečivini. Jā, bet 2. gadu notiek. 1. gadu no Liepājas subskolas aizbrauc Elīna Dimza, Miks Vītols. Jā. Arī labi. Elīnai 2. vieta amatieru ieskaitē starp dāmām un Mikam 5. vieta starp amatieriem, starp kungiem. Jāpiemina tas, ka viņam bija, man liekas, kā nepilngadīgs vēl tajā brīdī pat bija. Jā, viņam bija vecāka atļauja. Tur varēja no 16, ja ir vecāka atļauja. Ja ir papīrs uz rokas. 18 gados kaut ko tādu noērēt, tas ir drosmīgi. Jā, man arī tas pārsteidz, jo absolūtajā vērtējumā 38. vietā Miks ierindojās, kas arī ir ļoti. Es atgādināšu, ka ļoti liels dalībnieku skaits, ja mēs esam pieraduši supos redzēt maz, bet labus, jā. Teiksim tāda escencīta parasti. Tad tur ir visi. Tur es saku tā, kā mēs te kaut kur runājām, kad tā nevar supu savākt dalībnieku skaitu, uztājas sacensības, kur var atdot galvas, atbrauc visa pasaule nomirt vienkārši. Tā ir, jā. Fenomens. Tas ir fenomens, jā. Pilna upe, lai saprast 187 starta numuri tika izsniegti, jā, tātad, un dalībnieki bijuši 218 kopā, jo tur komanda ieskaitēs vēl. Tad padomājiet, vienā upē vienlaicīgi kā iekšā 218 cilvēki ar domu, 100 km, tur ir putniņi. Tur ir putniņi. Bet tajā visā kaut kas ir.
Bet mēs, kaut kas tur ir. Mēs arī domājam, mēs kaut kam trakam esam Sandu parakstījušies. Man liekas, pirmais parakstījums, tu brauks līdzi. Es jau gribēju pagājušā gadā, bet man tur kaut kā nesagāja organizatoriski. Bet kurā brīdī jūs sapratāt, kad jūs 2025. gadā, 3. maijā, stāsieties uz starta līnijas un dosieties? Tu zini, es jau zināju pagājušo gadu, jo mēs bijām ar Miku sadarējuši. Ja Miks noairēs viņu, tad man ir nākamajā gadā tas pats jāizdara. Būtībā tu ietrinies, latviski sakot. Jā, es iekritu. Jā, es personīgi Miku pazīstot, ja es īsti negribētu airēt, es viņu nedarētu. Es zinu, ka viņš ir arī tāds vēla puika. Jo viņš sev ir pierādījis un Sandim kā bija. Nē, es gribēju jau braukt pagājušajā gadā, bet tur man nesanāca visādi apsvērumu dēļ. Nesanāca, un šogad gāju uz to vienalga kā, bet jāiet, ir vienkārši jāiet. Un cik gatavs tam bija? Bija tā, pieņemsim, braucot uz turieni, bija tā 100% pārliecība, jo tomēr ar šaubām brauc. Man bija pārliecība, ka kaut kā nobrauks. Jo es esmu viņu braucis savā laikā ar turismu kanoē. Man tas nebija pirmais gājiens, un šoreiz bija vieglāk. Visādā ziņā, fiziski, mentāli, jo subs ir simetrisks, jo to kanoē mēs mocījāmies. Es nedaudz skatītājiem varu pastāstīt, cik ļoti bezkaunīgi Sandis uzvarēja. Un viņš ierindojās absolūtajā vērtējumā 14. vietā. Tas ir, es atgādināšu, viņš aiz sevīm atstāja, ja es nekļūdos, 70. sporta klases supotājus. Jā. 70. Un tad viņam priekšā bija tikai 13 sporta klases braucēji. Viņš atrāvās no tuvākā sekotāja, 2. vietas ieguvēja pa 52,5 minūtēm. Tas ir kaut kādi 5 kilometri. Tas ir reaktīvais lidojums. Jo tur bija GPS signāls, starp citu, katram braucējam klāt un var sekot. Un es, protams, biju kā kārtīgs patriots mājās, Liepājā. Un es sekoju līdzi saviem džekiem, un es skatos Sandis nopietni var augt klāt 10. Un es domāju, kas tur notiek? Es zinu, ka ir pilnīgi dūlis. Es nevienu reizi esmu bijis kaut kādos piedzīvojumos kopā ar šo jauno cilvēku. Un es vienmēr saprotu, ka bremzes nebūs un nevajag. Bet tas bija iespaidīgi. Bet tu kā iesāki to lidojumu pretī savai uzvarai, savā ieskaits grupā, tur bija tā, ka pareizs tēmas paņēmts vai kaut kur? Taktiski viss bija izdarījis pareizi, jā. Tad viss būtībā tur tā vienkārši ar dzīves pieredzi, ar savu nosvērtību mieru. Es jūtos ļoti labi. Zināju, ka nevajag trakot. Brīžiem tā, ka sev vajadzēja pabremzēt, bet... Vēl tāls ceļš. Saprotot, ka visi te patās. Es to skatu gribētu redzēt. Sandis iet pa straumu, ritīgi airi ieliek ūdenī, bišķi piebremzēt. Nevajag. Šuš. Tā kā trauku zirga, kaut kā jāpietur. Bet es nebrīdītos, ka tā. Jā. Nē, saprotot, ka priekšā tev ir tikai sporta klasa un ka ar viņiem dzīties nevajag. Ja tu jūti, ka tas tev sāk pa daudz mocīt, tad ir vienkārši jāmet nost, pateica Igaunim paldies, ka viņš man ir paviltis. Kad veci cilvēki tik ātri nedrīkst braukt. Palaid viņu braukt. Jā, runājot par vecumu, tā kā jūs neesat dāma, tas ir pilnīgi skaidrs. Es atļaušos paust jūsu vecumu. Jums ir 53 gadi. Tas ir pāri jau tam noliktajam pusmūžam. Un tādā cienījamā vecumā tādu jaudu parādīt. Tas ir, es teikšu, kā ir. Man tas tā kā Miks Vītols pagājušajā gadā parādīja, ko var jaunībā. Tā Sandis parādīja, ka cik ilgi vēl to varēs. Kādu brīdi vēl varēs. Jā, tā kā es domāju, skatītājiem arī, kuri vēro visu šo un tā kā mēģina smelties varbūt iedvesmai pārliecību, arī mesties šajā piedzīvojumā nākošais gads arī būs. Tikai datums cits vēlāk, siltākā laikā 30. maijs. Un ilgāk būs gaišs. Ilgāk gaišs. Saklāks ūdens, ilgāk varēs braukt. Jā, jo mēs arī, kad atbraucām mājās, jau skatījāmies, tad mums bija apbalvošana, mēs bijām sagaidījuši visus sportistus, 10. sākām startēt uz mājām, uz Liepāju, nobraucām uz Liepājai, paskatāmies, vēl cilvēku airē. Divos nakties paskatījos Liepājā telefonā, ejot gulāt, cilvēki vēl bija upē. Jā, viņiem kontrola laiks ir garai distancē 24 stundas. 24 stundas neviens nebrauca, man liekas, bija kaut kādas 17, 18 stundas kaut kas bija pēdējie, kas nofinišēja. Jā, tas 66 izstājušies. Start numurā, daudz salīdzinoši. Tas jau vien parāda, ka neiet runa tikai par uzvaru, iet runa vispār par finišu. Jo 100 km vidējais ātrums, lai cilvēki saprastu.
Kopējais Uz 100 kilometru km. Ja mēs skatāmies, man bija visa distance vidēji 9,3 km/h. Nu, tas ir tā kā tādā pusriksītī skrietu. Jā. Nu, tāds lēns skrējiens. jā. Jā, tāds ļoti lēns skrējiens. Līdz pusdistancē es vēl gāju 10 km un vairāk bišķi. 10,3, bet, tad, diemžēl, Tas ir slēngs gāja. gāju, peldēju, jā. Nē, bet kuģis iet, man liekas, man kaut kā jūrnieka aizrāda. Tad viss pareizi, es atvainojos. Elīna varēs izlabot pēc tam Jā, vēlāk. viņš runā pareizi, es te sāku kaut ko. Un pēc 35 km man baterijas bija beigušās. Jā, ir arī 44 km distance, tā skaitās maratona distance. Viņi startē no puses, 12. Tas ir sanāk pa 5 stundām vēlāk, un tur kontrola laiks ir 12 stundas. Tā kā tur nav tikai 100 km un arī komandas, kur var pat dalīties. Tas uz nākamo gadu. Tas ir sarežģītākais posms, ja tur ir krāces, Jā. tur var pavingrot. Jo tieši tas krāts mūs izsita no tā trulā ritma, kad tu sāc tupties, celties, vingrot pa to ūdeni. Ja, kad tu sāc tad es pamodos, smadzenes jā. sāk strādāt, tu pamodies. Ja? Un tad tev ir, tu vairs nedomā par to, cik ir grūti, tu domā, kā šo krāci izbraukt. Ja? Bet jums bija tā, ka es no malas kā skatītājs skatījos, un man bija iekšā tas, ka tie liepainieki, viņi tā kratīti tie liepais vējā visu cauri gadu un jūrā, visu kaut kur jums bija tā, ja nonācātais krācēs, jums nebija tāda priekšrocība varbūt pret tiem, kas dzīvo Latvijas vidienē? Tas nav Liepāja, tas ir tāpēc, ka es braucu ar turistiem tās upes, kur tās krātas un visā Tā kā tu pazīsti jau viņu krātu. Es viņu lasu to upi, man ir vienkārši. Ja? Nē, Es upi nelasīju, bet es ļoti uzmanīgi skatījos. Es gan mēģināju tiešām skatīties, kur ir tie akmeņi visi, jo pāri ragiem pāraut ir ļoti viegli. Upē. Ļoti viegli. Un es mēģināju pēc iespējas piesardzīgāk iet, jo es zināju, ja es nopeldēšos, būs ļoti augsts. Un tad patērēs ķermenis vēl daudz. vairāk enerģijas, lai sildītu. Ja, tur ir arī ļoti liela stratēģija tajā visā stāstā, jo tā es biju nokritis līdz 3. vietai, un 3. vietas, kas nofinišēja 3. vietā, viņš bija 2. Igauns, jā, un viņš bija 6 reizes nopeldējies. Un viņš atbrauca ar trīcošām rokām, jā, no augsts. Es vēl Ansim Dobelim vēl devu balsām, viņa padzerties, jo viņš ģeptuvē purēja. Es citu gribēju pie šī zelta eliksīra pieskarties, jo es zinu, ka tas ir Sandim vienmēr viņš līdzā ir. Es neteiktu vienmēr, šodien nav, es pieļauju, ka nav. Šodien nav. Bet tad, kad tu esi upē un tad, kad tev ir gaidāms viss šīs iespējamās problēmas vai arī neproblēmas, jā, tad Sandim viņš ir un viņš ir acīm. Tas ir iegājies no turismu braucieniem tieši, jo tur viņš ir vienmēr un lielos daudzumos. Šeit es tādā nezaudēju cilvēcīgo cieņu. Jā. Bet viņš varētu būt tavs talismans? Kaut kādā ziņā, ja tev viņš ir, tad tu esi tāds tā kā... Tāds āķīgāks. Cīnos par savu biedru acu gaišumu. Jā, par ragiem runājot. Atkal, ja kāds skatās domā, kurš... Kā pāraut ragus, jā, kā var pāraut? Jā, tas ir ļoti... Tas ir tad, kad tu pret sienu tats un... Tas ir kā Udenī, tā kā grāmatas, ķīlītis. jā, Es to saucu ieknāpt dēlī. Iecirsties dēlī, jā. Ieknāpt dēlī. Par šito es nebiju Bet dzirdējis. bija tādas situācijas. Man bija tādas Man arī bija, situācijas, jo es rokas bišķi pārsit kaut ko tādu. Gadījās. Vai tu ej pa krātu pāri un vāc visu uz dēļi, kas tev ir vāc, lai nenoskalo Jums jau nost, tur jā. ir vēl ekipējums virsū, jā? Tieši tā. Bez ekipējuma tur nekāda nevar. Un arī nelaiž. Jā, tas jau arī noteikumos ir rakstīts, ka tev ir jābūt gan telefonam Jā, līdzi, lukturītim. lukturītim, jā, pārtikai. Viņi tā arī ir, ka viņi pārbauda, vai ir pilns telefons. Nepārbaudīja. Tad viņi bišķi samalē. Tas ir ieteikuma raksturs. Lukturītis man nebija, es zināju, ka es pabeigšu pa gaismu. Jā, starp citu, lai jūs saprastu, kas ir viņi, tie ir organizatori šo pasākumu organizēs Supit sadarbībā, varētu teikt, viņi abi kopā. Ežiem Rolandu, jā, viņi, Eži ar Supitu būtībā kopā viņi organizē. Sveiciens viņiem, bija forša sadarbības. Es arī saprotu, ka ir forši, un starp citu, ar jūsu gādību, es domāju, ka mēs nākošu gadu iziesim tādā laivā. Jā, kamēr jūs brauksiet, tikmēr es gudri runāšu. Es vispār pēdējā laikā mazāk daru, vairāk runāju. Un subskola arī atrada mani, sapratu, ka es baigi neko nedaru, bet daudz runāju. Un arī tam atradu pielietojumu. Un tāpēc mēs pamēģināsim parādīt visu to jūsu braucienu. Nākošais gads es ļoti ceru, ka jūs atgriezīsieties, tur revanšēties un tu aizstāvēt. Jā? Un es ceru, ka vēl būs Elīna atpakaļ. Es arī sapratu, ka ir izteikumi. Viņš vēlās. Čatiņā mums tur runāja, Elīna, tā kā mēs tev
turam pie būs vārda. piefiksēta. Jā, tātad otrā vieta viņai ir bijusi dāmas klasē, jācīnās par uzvaru, es domāju. Es arī domāju, jā. Jā, un atgriežoties atpakaļ upē, tagad mums vajadzētu salikt pa plauktiņiem, lai tad saprotu, labi, jūs gatavojāties, cik ilgi bija gatava fiziskās. Tie, kas man sekoja līdzi, jau zina, ka es biju 2 mēnešus iepriekš, jo sev bija kā izaicinājumu to uzlicis. Viens izaicinājums no tiem bija tātad trenēties, gatavoties šim braucienam, jo es sapratu, ka tas ir grūti, bet es nezināju, ka tas ir tik grūti. Es nebiju tam gatavs. Un otrs bija taisīt video no man treniņa procesa. Tur es izgāzos. Nē, tu neesi vēl influenceris. Es neesmu influenceris, un es padevos pēdējās 3 nedēļas, kad vajadzēja varbūt pēc iespējas vairāk informāciju, parādīt, ko es daru un kā es daru. Bet būtībā tavu gatavošanās notika ļoti daudzveidīgi. Es saprotu, skriešana, svaru zāle. Jā, ūdens. Mentālie vingrinājumi. Jā, mentālie, darbā. Darbā mentālie. Un Sandim kā? Ja Nē, tu es vienkārši... īpaši negatavojos. Es vienkārši staigāju uz sunīti, paskrienu, pavingroju ārā laukumos, turu sev formātā. Ikdienā aktīvs dzīvesveids? Ikdienā aktīvs dzīvesveids, jā. Tā kā man tas speciāli es netrenējos. Tad nāca tuvāk, tad mēs pārējām drusciņu vairāk, tas tā kā garāk. Tev vienkārši tā bāze sakrāt dzīves laikā. Man ir bāze un pieredze un vispārējais. Un es biju gaidījis, ka būs grūtāk. Es ļoti komfortabli nobraucu. Viens pilnīgi bija nolūzis. Taisam. Nē, otrs, man jau nebija nekur jāskrien. Es pietiek. Es saprotu, ka man neviens neapdraud. Metam nost, baudam. Bija pat brīži, kad es domāju, varbūt paņemt smukus ainavus, paņemt telefonu, aizsūtīt sievai kādu video, kādu bildi no smukajiem krastiem un tā tālāk. Jā. Bija situācija, kad es kopējā čatā rakstīju kaut kādus tur, lai turās čaļi un tam līdzīgi. Un, kas bija pats interesantākais, viņš paņem atbildi. Es skatos, viņš GPS brauc pa upi, viņš atbild. Un tajā brīdī es arī objektīvi novērtēju. Tad es sapratu, ka viņš var atļauties to darīt. Es sapratu, ka Sans arī ir uzvarējis. Tajā brīdī es sapratu, tur nav vispār vairs jautājumu, kad visi kontrolē. Un, ar Aivu bija citādāk. Aivim bija... nevarēju. Es gribēju kaut ko atbildēt. Konferenci. Pārāk. Jā, Aivim bija sporta ieskaits, sporta dēlis. Sporta dēlis nozīmē, tagad mēs nonākam pie tām klasēm, līdz dēļiem. Kas tad iedala sportu un amatieru? Tas nav tā, neviens neskatās, cik tu esi supojis. Vai ne, es supojis, skatās pēc tā, ar kādu dēli tu dodies upē. Tātad, ja tev ir garāks dēls, pat 14. 14 pēti. 14. Jā. Tas ir 4,5 metri. Jā, tad tu esi sporta klasē bez platuma ierobežojuma. Vienalga, cik plats, ka viņi skatās tikai garumu. Ja tev ir īsāks dēls, tas ir 10,9 līdz 11 pēdām. Tas būtu 3,7 metri. Varam mērīt uzreiz savus dēļus. 3,7 metri negarāks, tad tu esi iekšā amatieru klasē. Bet tur arī skatās šaurums 76 centimetri, ne šaurāks. Jo šaurums dod to ātrumu. Jā, ātrumu. Bet tur vēl dalījums bija piepūšamie dēļi, citie dēļi. Arī tāds dalījums vēl pastāvēja. Jā, tur bija atsevišķi. Principā 3 klases, 3 ieskaits. Jā, bet tie piepūšamie nedalījās savstarpēji arī īsi. Tur bija vienkārši, ja tev ir piepūsts vienalga, cik viņš kāds. Un tas arī nosaka to, tāpēc nevar īsti skatīties. Nav teikts, ka teis amatieros ir tiešām amatieri, vai arī otrādi, ka sporta būs tiešām baigie sportisti. Tur ir, būtībā tas dēls, un viņš ļoti tehniski daudz priekšrocības dod. Tas šaurais garais dēls, tā ir, vai ne? Viņš ir ātrāks. Jā, viņš ir krietni ātrāks. Bet kas viņam ir pa mīnus? Nav līdzsvars. Tur Lambada ir līdzsvars. Visu laiku Lambada. Visu laiku. Ja Sans var fotografēt, tu īsti nevari. Es nevarēju īsti. Principā arī uz šī dēļ braucot pa krācēm, es tupēju un arī fotografijas un visu šito te es darīju tupus. Jā. Tā kā lieki neizaicinājumi. Nevajag izaicināt. Upe ir neparedzama. Jā, ūdens es atceros pēdējos 100 metrus, ko es airēju ar rokām, jo man bija spūri nolauzt un dēls nevadāms. Tie bija ļoti vēsi 100 metri. Vēsi, tas es saprotu, faktiski vēsi, nevis tā kā. Ūdens bija augsts, jā. Nolauzt spuru nozīmē to, ka sups vairs neveic taisnvirziena kustību, viņš sāk griezties. Uz katru īrienu viņš vienkārši reaģē haotiski. Es kaut kādus 2 kilometrus no tiem tačiem līdz Salacgrīvas tiltam ar viņu aizmocījos. Tas bija grūti. Es domāju, varbūt kāpt ārā nest viņu vai kā, bet tas ir aizliegts. Un tad tur tā dilēma. Un tad beigās, lai es nofinišētu ar cieņu,
Tad es ar trenētām cieņu kustībām pirmais. nogūlos un aizairēju tā ar rokām pie Bet tad īstenībā tas ir, big drama, jā, sanāk, finišā. Kaut Tur kāda, beigas jā. ar nolaustiem riteņiem. Ja beigās ir cīņa pa vietu, tad es domāju, ka tas pa nerviem iedot ne pa jokam. Ja tev ir bez jā, spūles, Jo tur 2., 3. vieta tavā klasē jo Miks bija pagājušajā gadā tuvu. tieši tā ir pazaudēja savu 3. vietu. Viņš bija trešs. Jā, un Dēļ tās spūras nolaustās. Jā, tas ir ļoti, ļoti liels faktors. Jā. Ai, jums līdzi, piemēram, tur spūrijai nolausti nemaz. Teorijā ir laba doma, ka vajadzētu Teorētiski paņemt var, līdzi. bet jā, es domāju, jā. ka teorētiski labāk ir izkāpt un to apnest vienkārši. Tas ir ātrāk, drošāk. Apiet apkārtam tai vietai, kur Šķērsot, atļauts tas ir. Vienu soļu ietvaros tas ir. Jo viena vieta, cik es saprotu, ir, kur obligāti jākāp krastā. Jā? Staicelē, jā. Tad, ja tu apnes šķērsli, tas ir viens stāsts. Nedrīkst iet pa... Pa sauszem būtībā priekšrocību var iegūt skrienot, tu esi ātrāks. Bet atkal tos upes stiept. Es teiktu, ka ne. Baigais Ar skats- dēlu skrienot, tad ir Baigais ļoti skats ātrāk. būtu, zini, pa upes krastu, pa tiem brikšķiem dēls, tad pa gaisu. Tas nav ātrāk. Būtu dramatiski. Labi, tagad esam treniņu procesam cauri, gatavi esat ieradušies jau iepriekšējā dienā, Izņēmām numurus, vecatē, paņēmām numurus, pie burtnieku. izgulējāties, piecēlāties 7 no rīta. Mēs vēl meklējām, kur man gulēt, saproties, jo vējs meklē citu vietu. Gulēšana ir cita. Viņiem nav laika, viņi ved mani ātrumā lielā uz kaut kādu blakus miestu. Izrādās, ka tas nav tas, ka tas ir nepilns pārsimts metrus tikai no bāzes, ka man bija jābūt atpakaļ. Tagad man ved atpakaļ un viņus jau gaida cilvēki kā citā miestā, kur Aivim ar Marinu ir jāguļ. Viss kā vienmēr vienkārši. Jā. Pēc tam no rīta, vienkārši ātri. kad es pamodos un es izgāju ārā, es paskatījos, ka tas ir kaut kā 300-400 metri līdz bāzei. Ka es varēju kājām aiziet. Un viņi varēja mierīgi braukt, bet nezināju, kur Nekas. Nākamreiz mēs būsim gudrāki. Jā, izgulējāties. Visi tagad esat no rīta. Jā, Tur no ir rīta. garas tas procedūras pirms tā starta. Piemēram, ja 7 ir starts, jūs ierodaties. 6 bija Sešos sapulce, bija brokas, sapulce, tāds čiliņš nesteidzīgs samērā. Skaists rīts, saules spīdēja. Saules spīd, ir vēs, jā, bet visi tādi uzvilkušies pozitīvi. Jā. Tad, Viss, tik rāks, viss. Nē, gatavojās, tur brokastis. Tad rosība. 6 no rīta rosība. Tur rosība, bija, jā. kā bija vietējie makšķernieki teikuši, mēs te esam atbraukuši makšķerēt. Un pēkšņi tur sabūvējies, viss ir tāds, Sākās nometne un sarodās 200 cilvēki, jā, un Viņi pēkšņi saka tāds, tavu apā. līdaku copi ir Tur 11. vietā. makšķer var vibrēt uz citu krastu. Viņi vibrē ar kaut ko citu. Iepriekšējā vakarā, kad mēs iebraucām, tad pēkšņi pavērās durvis un viens vielīt vicinot un vairāk nekā nav mugurā, kā tikai vielīts rokā, skrien uz upi. Marina kautrīgs līldu rociņš un neskatās visu. Smieklīgi, jā. Bija 7 no rīta. 7 no rīta starts. Visi ir upē. Jā. Tā arī ir, visi ir upē. Kā daļa, jā. Un sanāk, tā kā vairāk 90%, starta rindas. jā. Kā jūs sakārtojaties rindās? Mums pateica sporta klasi vienkārši pa priekšu un Bet pārējie tur cik, pietiek jā, vietas. tur- Bet lielākā daļa jau saprot to savu varējumu, un tie, Jā. kas turisti, jā, viņi Jā. jau paši jau Jo es stājas, jā. praktiski stāvēju arī pirmajā rindā, praktiski turpat tās jau no Jā, starta. jā. lai- 14. lai vietu kontrolētu. savādāk nedrīkst. Nē, es Pirmā arī nebūtu no aizmugures pirmā startējot varēju tāpat izdarīt. Baskas būtu mainījies. Jā, patiesībā tādā gabalā tur jau tu atsist. Tam nav būt. Ja sprintā ir nenormāli liela nozīme pirmam mīrienam. Jā, tad šeit nē. Te tu Šeit visu nē. var atspēlēt. Šeit tieši visvairāk sev bija jābremzē startā. Jā, jo tas emocijas jau ir lielas un Jā. cilvēku masa ir liela. Viņi jau Tas to vienkārši gribot tas dzert uz pozitīvais priekšu, sportists stulbums, ja, ka tev pasaka starts un ka tu liec ārā visu, kas tev ir. Ja. Piemēram, skatoties uz pārējiem dalībniekiem, bija tā, ka, piemēram, pirms tam starta, šitas, kad berzē rokas, ka ir tas stresiņš, citiem vispār te ir. Ja visi tādi Zini, kā man liekas, ka pilnīgi tas stresiņš bija vairāk par to, kas tajā upē notiks. Ne jau par to, man arī pat nebija stress, man bija patīkams pacelājums, jo es nezināju, uz ko es esmu parakstījies. Un tas patīkams pacelājums tā kā pozitīvi iestūmi tajā upē. Piedzīvojumi priekšnojautas. Jā, tas ir skaidrs, ka tas ir piedzīvojums. Tas nav runa par sacensībām. Tas ir reāli piedzīvojums. Es saku, mēs tajā upē bijām vēl 2-3 dienas pēc sacensībām. domās, es ceru. Mēs mentāli vēl esam upē. Jā. Tu visu laiku atgriezies pie upes. Vēl tu. Jā, jo es visu laiku nevarēju saprast, kas ultramaratonistiem ir tāds tik īpašs, kāpēc viņu dara.
Un es tagad sapratu. Tas- Tur ir kaut kas, bet es pat nemāku to izskaidrot vēl tagad. Tā cīņa sevim. Cīņa ar sevi. Tā ir principā, no pirmās sākumā startā tu cīnies ar sevi, lai nepārdegtu, lai par daudz neizliktos. Stratēģiski pieiet tam visam, bet distancē jau ir tiešām tas, Man ka tu grūtāk runājies bija ar sevi. 30 un no 30 līdz Staicelē, kad likās, kāpēc tie Bet tev kilometri tā ecēla arī likās, ka ļoti tālu ir. ļoti Vai tālu. ne? Man liekas, ka Jā. ir uzrakstīts kilometrs. Nu, labi, viņi reāli man pateica, ka tur ir 1,6 un tās zīmes, to zīmi var ielikt tikai šī vietā. Jā, viņi nevarēja tik klāt. Un nav kilometrs ir 1,6. Jā. Bet man liekas, ka tie kilometri ir 2 km garumā. Jā, Nu, likās jā. vājprātīgi gari kilometri. Plus vēl bija plusiņš tāds, ka bija zemāks ūdens kā pagājušā gadā, kad miksā airēja un pretvējš. Nu, pamatā visu laiku ir pretvējš. Un diezgan spēcīgs, jā. Cik es saprotu, predvējš ir vislielākais tā kā, Šķērs, apgrūtinājums. jo viņš ir daudz un visu laiku. Jā. Visam viņš nepārstāv. Jo es skatījos pēc laikiem, arī pirmajā gadā, tas ir iepriekšējā gadā, kad notika pirmo reizi šīs sacensības, uzvarēja Māris Galinieks. Jā, no Latvijas Vidienas kungs. Pierādījis sev neskaitāmās sacensībās, un patiesībā maz brīnums, kad uzvarēja tieši šis kungs. Arī Dējs pats taisa, un šī gada uzvarētājs arī brauc ar viņa dēli. Jā, viņš noairēja šo distanci 10 stundās. Jā. Tev vajadzēja 10 stundas un 47 minūtes, 12 sekundes. Būtībā 47 minūtes plusā. Bet tur tas, pieņemsim, tas faktors, ka tu vienu gadu tevi pretvējš, citu gadu pavējš vai mazāks vējš, tas jau, un tas trauma, ko teica, lielāk, mazāk, tas ir uz tādu gabalu, tas ir varbūt kosmiski. Jā. Tas ir satājis, jo Māris fiziski ir vājāks par Aivi. Ja? Nu, Māri? Sorry. Nomināli. Tomēr Aivis ir labāks. Ja? Nu, un kad ir šī tāda starpība laikā, tad tās trauma un vējš tomēr kaut ko iespēja. Jā, nu runājot par pirmās vietas ieguvēju ar Māra ražoto dēli, Māra Galnieka ražoto dēli, no Kostarikas. Tepat, Amerikas atbrauc, jā. Vidus Amerika, tas ir tieši pa vidu Amerikai. Karlo Arias? Jā. Karlos Arias, jā. Cīņa bija tev tieši ar viņu vislielākā. Rīgā un arī pacīnījies, bet vislielākā bija, kas tev vilka visu laiku sisties uz priekšu, bija šis kungs. Jā, jo pirmo distances daļu, tos 30 vai līdz pirmajai nometnei, es viņu vilku. Braucām kopā pa lielam, viņš mums laikam bija aiz muguras. Pēc 10 kilometra mēs vēl arī forši parunājām. Mums bija diezgan labs dialogs. Konstruktīvs sarunas. Par politiku. Bet diezgan ātrs. Mēs paši braucām diezgan ātri. Jo kolēģi teica, un arī pats Karlos teica, ka mēs bišķi ātri bijām uzsākuši to darbu. Jā, es vēl piemetīšu, ka tu mēģināji sacensties ar cilvēku, kurš brauc visā pasaulē. Ir tieši specializējies pēdējos gados uz gludo ūdeni, uz gariem gabaliem. Runājot par gariem gabaliem, tad šis simtnieks viņam bija tikai puse no tā, ko viņš ir nobraucis pagājušajā gadā. Jo pagājušajā gadā Nīderlandē viņš ir nobraucis 220 km sacensību. Jā, un šo distanci viņš ir veids 24 stundās, 27 minūtēs. Tas ir praktiski tādā pašā ātrumā. Jā, tikai divreiz garāk. Divreiz garāk, iespējams, ar mazāku vēju. Iespējams. To mēs nezinām. Jā, tas ir tikai minējums. Bet tā tad tev pretinieks ir, es negribētu teikt, palaimējies, bet tev vienkārši ritīgi super noveicies pēdiņās, ka tev tieši gadā, kad tu... Kad es uzņēmu šos... kad tu brauc, tu gribēji pacīnīties pa uzvaru. Tu loģiski gribēji. Protams, tas bija mans mērķis. Jā, un tev tā cīņa sanāca ar pasaulē viena no labākajiem būtībā. Būsim objektīvi. Uz to mirkli, jā. Būsim objektīvi tajā jomā, jo sups ir ļoti izplatīts. Piemēram, pasaules čempionāti notiek jūrās, okeānos, arī ASV startēs pasaules čempionātā Polijā jūrā. 16 km. Tas bija otra grūtākā lieta, ko es esmu darījis. Jā, tas ir Viļņos, vētrā, tur vēl bija viss slikti. Tur viss bija slikti. Tur es pēc kaut kādas 20. reizes beidzu skaitīt. Jā, bet tas ir viss tāds diametrāli pretējs. Jūra, šitie gludie ūdeņi un viss. Bet jums bija kārtīgs maratons, cīņa ar sevīm, ar savu gribu un ar Igaunu. Pasāst pa Igaunu krastā. Tas bija baigi labais. Tātad, pēc Staicēlas, pirmkārt, Staicelē ir iespēja paēst. Tā ir tā labā lieta. Sandis to izbaudīja, es to neizbaudīju. Es izkāpu krastā, samainīju sev plaušu. Plaušu ir ūdens. Tas ir tas kamiels. Kamiels, vestīta ar ūdeni.
Un man ieliek putriņu, es domāju, es forši paēdīšu, es ieplānoju, ka es kāds 5 minūtītes būšu krastā. Un es ieraugu, un es uzjautāju organizatoriem, cik tālu ir trešā vieta. Nu re, ko viņš ir? Un viņš pārāk izkāpj ārā, igauns, paskatās uz mani, ēd, un aiziet uz ūdeni. Un es domāju, ak, Dievs, viss. Atbraucām. Tas ir putriņi pār plecu, 3 karotītes putriņu un kopā ar viņu uz ūdeni. Jo es sapratu, ja es palikšu vēl kaut ko gaidīšu, es nezinu, kā tur tālāk tā upe izskatās un kādas tur būs tās iespējas viņu vispār panākt. Tāpēc es lecu ar viņu kopā, baigi airēšu, bet man es īstenībā biju morāli tā sagrauts un viņš aizbrauc. Viņš man aizbrauc kāds 10 minūtes pa priekšu. Līdz nākamajai vietai. Nākamajā vietā, kad līdz apmetnei es biju paņēmis Staicelē mazu airi. Tur ir arī airu izmērs, var, protams, mainīt. To tu vari mainīt distancē. Es biju paņēmis mazāku airi un domājot, ka man būs vieglāk airēt. Es kļūdījos. Nebija vieglāk airēt. Tad tu uzliki vēl savu ankuru, jā? Vēl uz 20 km es uzliku savu ankuru. Un es biju morāli sagrauts, fiziski sagrauts, visādīgi sagrauts. Un tad es paņēmu apakaļ to savu airi. Un tad sākās tās krāces, par ko Sandis saka, kad sākās peldēšanā. Skatīšanās. Kur vingro, Ko tu dari? Pamodināja. Lambāda. Lambāda uz ūdens. Un es to cilvēku, man liekas, kad panācu uzreiz pēc kādiem 10 kilometriem. Un es sajūtu, bet kad sāku airēt, jau kad tās krāces sākās, es pamodos pats. Protams, paņēmu arī želejas attiecīgās, man bija ar kofeīnu želejas. Paldies Sergejam Jukno, kurš ir braucis. Sporta uzturs. Sporta uzturs bija līdzi. Sergejs Jukno man pirms bija pateicis, tu kofeīnu ņem pašās beigās. Un labi, ka es tā izdarīju. Man bija plāns, ka es arī kaut kur viducī to darīšu un ēdīšu. Un tas iedeva kaut kādu enerģijas boostu. Un airēju krāces, kārtējās krāces un paskatos, igauns krastā. Kāpēc viņš ir krastā? Tāpēc, ka viņš jau ento reizi jau nokritis. To, ko mēs runājām par to. Viņš nemāk lasīt upi un krīt. Viņš nemāk lasīt upi un viņš visu laiku peldās. Un tai brīdī es sapratu, tu esi mans. Kad es savu otro vietu vairs neatdošu. Un tad attiecīgi, mauc līdz galam, bet vienīgā lielākā problēma, kas bija, priekšpēdējā pieturas punktā, vai pēdējā pieturas punktā, tas bija pirms 20 km pirms sacensībām, es neapstājos. Jo es sajūtos, ka es esmu spēcīgs un es negribēju zaudēt laiku. Es arī tur 20 likās, kas tad vairs tas ir. Kas tas ir? Un man, principā, pilnīgi viss beidzās 9 km pirms simtnieku. Tātad 91. kilometrā es biju izdzēris savu pēdējo želeju, savu pēdējo ūdenslāsi, un es domāju, kas tad ir 9 kilometri? Un tad, tu zini, kas notika pēdējos metros, vai kāds bija tas pretvējš, jo tā upe vairs nebija mežā, viņa bija klajumā, pļavās. Pie jūras jau, jā. Pie jūras, jūras vējš pretī, tās traumi tev vairs nenes. Traumīt maziņa, jā, un bija tāds izaicinājums, tā pēdējā stunda, pēdējās 50 minūtes. Bija ko papūst vaigos. Un tam man arī, protams, galvā sēž ir igauns aizmugurē. Tas ir jānotur, atlaist nevar un jāmauc tik uz priekšu. Tikai uz raksturu. Tas viss tika izdarīts principā tikai uz raksturu. Nevis uz fiziskajām īpašībām vai kaut ko tādu, bet tas ir tikai stāsts par raksturu. Atceroties to Staiceli, tad, kad es ieraudzīju, ka putriņu ēdīs, putriņu ēdīšu. Un, kad viņi pavēra to trauku, kurš stāv iekšā gaļas mērcīt, es sapratu, ka šitā gonka, es viņu noteikti pabeigšu. Divas trauciņas ar to, bet man nekas uz galvas nestāvēja. Tev laiki ir. Piegāju pie televizora, pastos, kurš es esmu, cik ir tālāk. Tur televizors bija? Televizors bija pie bērnas, jā. Redzēju, ko viņš pamanīja. Bet kādas inovācijas? Jā. Nē, tur bija monitors, kurā es redzu, ka man nekas nedraud. Vēl kāpjot ārā zemesargi paņem manu supu aiznes, saka, jums nav grūti. Tev jau ir grūti, viņi saka. Un puisis tur patās augšā aliņu gribi, bezalkoholisko, bet labi iedod. Tas aizgāja tā kā uz karstām oglēm. Es tur ļoti komfortabli nočūkstēju. Staicelē es ļoti komfortabli jūtos. Un tad, kad es sapratu, ka es esmu paēdis kārtīgi, man tas netraucēja. Un tad es arī ar baudu braucu tālāk. Tiešām, un arī tā pēdējā pieturvietā man it kā uzpildīja ūdeni, kurš man pēc tam pirmajā krācē aizskalojās projām. Viss tā pudēle aizgāja. Ūdens aizgāja. Tačos aizgāja.
banānu pēdējie prom un spuru. Un tad tu paliec, praktiski tikai ar savu somu, kur kaut kāds drēbīts ir iekšā. Man bija līdzā, es biju paņēmis savu veselu čupas sporta snikeriem saucamajiem. Man nebija speciāla sporta barība, es biju iepirkt čupas snikeriem. To droši vien sporta uztura eksperti teiks, ka nebūs, jā, bet... Protams, ka nebūs, bet es kā amatieris tomēr, jā. Tu jau amatieris skaidrs tieši tā. Ja man būtu ar tiem vien jāiztiek, varbūt bijis skarbāk, bet tieši tā barošana tajos punktos, viņi palīdzēja. Tieši staicēlē bija... Bet runājot pēšanu, piemēram, tagad, ja kāds iedvesmojoties no šīs stāsta vai arī skatoties sacensību, ko jūs ieteikt no savas pieredzes tagad? Kas bija par maz vai kas bija, skaidrs, snikeri laikam īsti nē. Tev kaut kas pietrūka. Man pietrūka želejs, un ko es arī pateicu, ka es biju paņēmis 10 želejs līdzā, un man pateicu, arī tu man to pašu teici, ka ritīgi pa maz. Jā. Ritīgi pa maz. Ņemot vērā to, ka ir aptuveni 6000 kalorijas izdedzināts, tev ir nepieciešams tā laikā tos pašus arī uzņemt. Un, es ne tuvu neuzņēmu tik daudz kalorijas. Labi, ja es 1000 uzņēmu. Labi, ja es 1000 tiešām uzņēmu, jā. Ir ļoti, ļoti jādomā par to, ko ņem līdzi. Jā, tas ar pieredzi nāks, jo... Nē, šeit, es saku, man izglāba tas, kad bija barošana no malas, jo man arī būtu pamaz bijis. Jā, tā barošana, kas tev būtu bijis. Tā barošana ir viņiem tās paredzētās pieturas, tur jau zina, kurā kilometrā viņas būs. Nē, lielā barošanas taisa, kur ir siltais ēdiens, bet pirms tam tur bija banāni, kaut kādi cepumi, āboli, tādas lietas. Ūdeni uzpild visās vietās, var uzpildīt savu ūdeni, jā. Jā, un skatītāji, piemēram, ja brauc tajā braucienā un ir izstāšanās, tas nenozīmē, ka tev jāērē atpakaļ uz sākumu. Tu kā pārā... Tur ir tajās apmetņu vietās. Karaļa apmetnes. Karaļa maratons arī skaitās. Jā. Un tur kāpj ārā un tur tev palīdzēs ar transportu, ar visu. Kā teikt, tur nebūs nevienam brīdī pamests, kaut kur izskalots, tur un degpunkts ižetais, domāju, ka ar neviens netic. Kaut gan īstenībā, es nezinu, ja visa subskola sakāptu tai upē, es domāju, visi dullos. Jūs, Elīna, tas pats Mikas, Gatis, tu un Gatis vispār tur ir. Es jau viņam ieteicu, viņi kā labi sabraucies, divnieks var braukt komandu. Mēs jau esam, subskola ir nolēmusi, ka Gatis nākamgad piedalās. Ja Gatis ir iekšā, tad tur... Gatim kāds jautāja? Nē. Tas jau nav svarīgi. Tas ir sekundārs. Vai pateica, ka Gatis brauks? Galvenais, lai viņš grib braukt. Tā pa dāmām runājot. Starp citu, mēs visu laiku pa kungiem dāmas arī airē, kā jau minēja Elīna airē. Un šogad, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, ātrākā dāma sporta klasē 13 stundas 4 minūtes. Tas ir praktiski, rupi sakot, 2,5 stundas lēnāk nekā tu. Tas ir salīdzinoši ilgi, bet atkal skatoties kopēji, gan ātri. Pēc sejas, es viņus redzēju finišā pēc sejas, viņas neizskatījās, ka viņi būtu simtiņu noērējuši. Omulīgas, tādas smaidīgas meitenes. Tā kā tu? Es biju vairāk sagūris. Vai vienkārši viņi skatījās uz tevi, viņām bija kauns? Nē, man bija tas, nē. Zini, kāpēc mums bija smaids sejā? Ka tas beidzās. Tāpēc jau bija smaids. Nē, man bija grūti bija tie pēdējie, tāpēc, ka tu brauc ar nevadām dēli un par to slapjumu un tāds, dabūju pamocīties to pēdējos pāris kilometrus, bet visādi citādi es arī jūtos normāli. Jo man nebija tāda vieta, kas sāpētu. Man sāp tieši tā vieta. Man bija vispārējais tāds simetrisks, pilnīgi nogurums. Ja mums prasa, kas ir visvairāk nogurus, protams, nogurst viss ķermenis. Tur nav tā, ka nogurst tikai vai rokas, vai tikai presi, nogurst vai tikai kājas. Pareizi visu airējot. Jā. Mums bija joks, iesēdāmies mašīnā un Marina Aivim tā, pilnīgi nejauši pajautāja, tu sāp kaut kas? Mēs sākam vienkārši spieties, sāp pilnīgi viss. Sāp pilnīgi viss, jā. Stūri var uzmest rokas uz stūri, un tur arī viņas paliek. Pabraukt. Autopilots teorētiski. Jā, bet droši autopilots. Nebija tāds trakais autopilots, bet droši. Jā, jums sanāca braukt no Salacgrīvas uzreiz uz Liepāju, to arī darījāt, nepalikāt nekur. Organizatori tieši rekomendēja, starp citu, ka viņi stāstīja, viņi teica, ja, piemēram, jābrauc gluži uz Kurzemi pēc tā brauciena, tad iesaka atpakaļ. Un es tā padomāju, man tieši ir 2 kurzemnieki, kur atbrauc uz Kurzemi. Tā kā viss kārtībā, kurzemnieki rūdās ne tikai sacensībās, bet arī ceļā uz un no, jo mums vienmēr visas sacensības ir tālu. Un vienmēr viņas notiek kaut kur vidzemē. Jā, mums jau ir arī Vaidavs šitas
Kā viņš sauc? Subfestivāls bija, jā. Jā, tur Vaidavā, tur 21. gadā pirmo reizi bijām. Tur Labas atmiņas, ļoti labas atmiņas. Jā. Organizatori, jā. Es visvairāk atceros, kā subskola vibrēja uz to Komandas, Dragonu dēļ, Dragon 4 Day. kopā, un tur viss tur ūdeņi pa gaisu, un cik tur 2 dienas tas festivāls, visu laiku ir sacensības, visu laiku ir tusiņš. Laika nav Nepārtraukti. atpūta nekāda. Jā, tur tā kā... Arī naktīs nav atpūta. Jā, un Liepājā arī sacensības ir. Jā. Un šogad Tur gan būs? būs Latvijas čempionāts, jā. Būs, jā. Jā, 16. augusts. Un tur ir tautas klases nodrošina visi Jā, droši nāciet, jā, visi Nē, nāciet. piecīts bija. Piečuks bija, man liekas, ka dalībnieki. Piecīts, bet tev visi iedod, jā. Jā, un forši pavadīt dienu. Tad būtībā tas, kurš ir izdomājis startēt nākošais gada 30. maijā šajā maratonā, super ultramaratonā, es to tā teiktu, jā, tad var sākt nākt uz subskolas sacensībām. Vai nu nākt mācīties, Jā. bet kas ir sezona vēl jau nav vaļā. Jā, šo sezonu kaut kā mums tas laiks. Tāpēc, ka tagad, ja iet uz supot, sanāk tas pats, kas iet roņot. Jā, tieši tā. Plus tieši mīnus. tā. Sānis tā nedomā, es zinu. Sānis ir Bet kalts. mēs jau tomēr Dārts ar diezgan nedomā lustīgi pārējām līdz tam. Jā, es zinu, jūs jau izgājāt jau tie lielākie Mums entuziasti. tikai Dacīti pievienojās pie treniņiem, pārējie vairāk. Jā, bet tie, kas mācās, tikai viņiem arī nebūtu ieteicams tagad. Tagad vēs ir, jā. Jo Tagad katra nebūtu. tā Gadījumā kļūda kas, jā, beidzās ar ir. hipotermiju. Jā, tieši tā. Un tad Bet es domāju, ka tūlīt pavisam sāksim Man viens kritiens bija, bet pateicoties drēbēm, un ka tas vēl bija augšā upē un nepilnībā, bet kaut kur līdz krūtīm es paspēju iekrist. Man pagāja 20 minūtes, līdz es tās drēbes uz rumpi izžāvēju un varēju braukt atkal tālāk. Jā, Stoties, jā. patiesībā es drusku nožēloju, mums vajadzēja uztaisīt pirms tam kaut kādu sadaļu skatītāju jautājumus. Es domāju, ka vēl kādam interesē to, ko es nepaprasīju, jo es arī nevaru visu iedomāties, jo to, ko tu vari izdarīt, sastrādāt tajās savās 10-11 stundās uz ūdens, tur ir tik daudz atbildes uz dažādiem jautājumiem. Jā, jo es personīgi arī uz sevi uz dažiem jautājumiem atbildēju, vai kaut kādas lietas, kas ir ikdienā, tev liekas grūtas, viņas īstenībā nav tik grūtas. Fiziski. Ne tikai fiziski, gan Arī mentāli. mentāli. Jā, jo grūti ir tur, ka tu esi meža vidū un tev nākamā nometne ir 15 km attālumā, un tev līdz viņai ir jātiek, jo savādāk tu tur neviens Un tie netiek klāt. kilometri tiešām ir sajūta, ka tas kilometrs ir 2 km garš. Un tagad, kad tu esi tajā upē, tev ir sajūta, ka tu esi kaut kādā pasākumā, vai tu vienkārši brauc? Tu jūti, piemēram, no malas. Es zinu, atbalstītāju. nejūtu. Atbalstītāji gan bija. Tiešām Jā. bija. Jā, Visi tas gan labi, sēdēja gar malām uz katra tilta. Katra Tev tilta, atbalsts. katra tilta, Tiešām ir jā. pozitīvs atbalsts uz Jā. visu Bet tas 100 iedod km. tādu papildus jautājumu. Nē, ir. Es patīkami, braucu kopā, jā. man priekšā un aizmugurē bija tikai Igauni, no kādiem 5, kas man brauc garām. Viens tikai bija runājams, ja, ar kuru es varēju sarunāties, ar kuru mēs kopā pabraucām, viens otru pavilkām. Un tad es runāju visiem, kas ir krastā. Visus pasveicināju svētkos, jo tas ir 3. maija, tas svētku brīvdienas. Tur tā un šitā viņi uzmundrina mani un tāds pozitīvi attieksmi visā ceļa garumā. Tāda. Tas gan piekrīt. ir- Makšķernieki. Es vienīgais viss makšķernieks brīdināja par to, ka tūlīt nāks baigais bars. Jo mēs bijām tā pirmie Ļoti vienmēr. smaidīgi viņi nebija, bet Jā. un tad, Rundens raujat ārā. un tad bija viens moments, kas mums kaut kādi 30 km ir pagājuši, skatos, tur kaut kā piebrauc tuvāk, skatos, meitene vien brauc pa priekšu. Garais sporta dēlis, aprīkot tieši tāpat kā mēs visi. Es te, Kā viņi tev var būt kur pa tu te priekšu? radies? Kur tu te radies? Jo es taču liekas, ka es visu kontrolēju. Un tagad, nē, es jau neesmu ar jums, es jau tā esmu. Bet es ieraudzīju tevi un nobijos. No meitenēm nevajag baidīties, viņi saka. Bet zini, kā man pašapziņa iedeva, jā, Man liekas, ka es visu varu un pēkšņi te viena meitene rodās pēc 30 km nepamanīt. Jā. Viņas arī pamanīja. Bija pārsteigums. Vēl viens jautājums. Subskola. Subskola ne tikai paši brauc, arī citiem palīdz gatavot citus, ja viņiem ir vēlme kaut kur piedalīties. Vai šis pasākums, tā kā tas pasākums pats, tas sacensība bija ļoti jauna, tikai šis 2. gads, kad tā notiek. Subskola mums ir no 19. gada sākta kustināt. Varbūt šis ir tas punkts, uz ko varētu entuziastus gatavot un paši gatavoties katru gadu. Un tas būtu sezonas iesākuma tāds. Bāzītes sakrāšana pa lielumu sezonai. Jo viņš jau, ja tu cīnies pa pirmo vietu, tad ir tas, ko jūs stāsta.
Stāstāt, jā, Sistemātisks 2-3 mēnešu gatavošanās, tur žēlējies, viss. Bet, ja tu brauci baudīt, tad viņš jau ir nobraucams, ja tu esi aktīvs cilvēks. Jā. Tā ir. Aktīvam cilvēkam, kustīgam ir jābūt. Tas ir skaidrs, Jā. ka nevar atnākt tāds. Jā, tur bija kas brauc čillot, Jā, un tur pirmo, brauc otro sēdus, tur aliņi un visu kaut ko. Tas nebūs šis stāsts. Tas jā. nē. Cik es sapratu, nolikums arī neatļauj to airabu. Jā, viņam jābūt obligāti. Jā, jābūt tikai, ka tev vienā galā ir rūkturs un otrā ir lāpsts. Smailīts airs. Tā kā nedrēs tur sēdēt krēslā jau. Jā. Un Nē, šitā, bija kas brauc sēdus un tupas visu ceļu. Bet viņi vienalga brauc ar tādā ir, jā. ar to. Bet airam vienalga ir jābūt ar rokturu un Jā. lāpstiņu vienā galā. Tā kā šis ir ļoti labs iemesls, lai mēs uz nākamo gadu sagatavotu iespējams lielāku mūsu delegāciju, kas brauc. Bet jā, tas ir izaicinoši. Bet vai mēs iesakām to? Skatītāji, Jā. raksti komentārā, vai tu būtu gatavs nākt sistemātiski gatavoties. Nu, nevar būt uzreiz pa pirmo vietu, jo tad tev ar širopuģi jācīnās. Vēl viens papildus. Mēs abi bijām nometuši svaru, nu jā, uz svariem nekāpjot, bet pēc Jā. sajūtām 2-3 kg no svara ir nost. Jā, tas ir skaidrs. Pēc distances. Nu jā, nu tāda gabaliņa un tik ilgi pastrādāt. Ja gribat 2 kg nomest, mēs Mierīgi. zinām, kā. Jā. Palīdzēsim. 12 stundās. Palīdzēsim. Nu, un tā zelta tēze, mēs varētu to sarunu, es domāju, pabeigt arī ar tādu foršu, bet nav izdomāts pirms tam. Izdomāt, nu tas viens teikums, tas zelta atradums tajā visā. Cik es saprotu, no sākuma bija tā, pirmās emocijas nekad vairs, bet tā ir Jā. visiem, kad dara kaut ko tādu, skrien, iet vai vēl kaut ko. Jā. Nu, man Tagad- tā nebija, bet Jā. man bija mierīgāk, ne tik traki kā viņam, jo man... Jā, bet jums, valdīju. cik es jā, saprotu, jums jā. abiem vēlam ir atgriezties tajā, bet tagad tas lielais ieguvums no tā. Es teiktu, ka man personiski pavisam cita pieredze, pavisam cits horizonts pavērties. Te ir tas stāsts, jo tu kāp augstā kalnā, jo tev plašāks horizonts pavērās. Un tik tiešām es to arī sajūtu, ka šī ir pavisam cita pasaule. Airēšanas ziņā un gatavošanās ziņā un stratēģiski gudra lieta, pie kā tev būtu jāstrādā. Un 2 mēneši ir krietni pa maz. Lai tam sagatavotos tādam līmenim, lai es gribētu startēt tā, kā es gribu nostartēt. Lai ar Karlos Uzvar, lai cīnītos ar Karlos. Karlos nav negāžams no to roņa. To mēs pilnībā piekrītam. O, man šķiet patīk. Ņemams, jā. Tev ir āķis lomā. Jā, Uz man viņu, ir uz uz viņu. Jā. Tā kā es ceru, Karlos, ka būs nākamgad. Nē, jā. Aivī, pagaidi, es vēl gribu nākošais gadu domāju, vai nestartēt sporta klasē. Ja? Nu, jā, Šogad viņš jau laicīgi. Šogad viņš laicīgi man noairēja uz turistiem. Lai es nebūtu viņa problēma. Varbūt Karlos bija tikai ziediņš. Jā. Nē, Mums, labi, tur ir tā, jā, tur tas stāsts ir arī par to, ka inventārs ir tāds, kāds viņš ir. Un, tas ir tajā sporta klasē, nu, viņš saplīsīs arī. Nu, tas arī Nu, jā, mums ir viņš ir, jāsaprot. jā. Un, nu, tie dēļi nevienmēr vidējā ir tie visi izmaksa. paši. Jā, nevienmēr visi Nu, paši. 3000. 3000 idejā izmaksas dēlim ir, jā, lai ar tādu braukt. Un tā, kad tu viņu saplēsi, nu tad... Nu, tā kā iedzīt taisni bortā, tad ir sāpīgi ap sirdi. Varbūt mēs varam vienoties, ka tu no Māra noīrēsi. Es par Māru O, domāju. tas arī es par domāju, Māru jau kad pirms pirms tam, pāris ne? nedēļas domāju, Ja viņam ir karbonadēls, ar Māru viņam Bet par to izteicienu tukšs, jā, sarunas forši. sākumā, es domāju, būs diezgan liela tā īres nauda. Sandri. Sandri. Nu, es izteicu kaut ko neapdomīgu. Nē, Māri Galinieki, es patiesībā redzu kā vienu no pieredzējušākajiem supotājiem Latvijā. Viņš mākslinieks no pirmsākumiem. ir Jā, supā, viņš jā. ir tāds ļoti daudz pieredzējis. Viņš varbūt nav tik daudz tur. Viņš tāds pareizais supotājs. Jā. Tu esi sportists, bet viņš tā pareizāk redz to Jā, supošanu. Nu, tā. veselīgi tam veselīgi, pieiet. jā. Jā. Nu, es jau varu kā veselīgi, bet man jau gribās pārkāpt savām Tavu spējām. Tā veselība. Tas šāviens veselība atliek Jā, kaut jā, kādā tikko rangā pamato. zemāk. Tikko pateicu uzmanību, es jau vairēju. Jā. Pat startu nesagaidīju. Un pa veselību nedomā. Jā. Nu, labi, kungi. Paldies. Paldies jums Paldies tev. par dalīšanos, par emocijām. Es domāju, ka mēs vēl tiksimies nākošajā gadā. Atgādināšu, ka dalības maksa nav maza šim pasākumam. Tagad, reģistrējoties līdz jūnija vidum, ir 56 eiro. Pēc tam šī maksa auga līdz pēdējai dienai 99 eiro. Jā. Ja tu pēdējā brīža reģistrāciju veids. Jā. Tā kā, ja jūs gribat vēl kaut cik pa demokrātisku naudiņu, tad sākat domāt laicīgi. Pierezervējamies tagad un Jā. sākam gatavoties jau šos. Pierezervējamies Jā. tagad un atpakaļ ceļu vairs nav. Tieši tā. Kad tu brauc ceļojumā, nopērc savu biļeti un arī atpakaļ ceļu Jā. vairs nav. Viss. Tā kā es ceru ieraudzīt kuplu skaitu, uztaisīsim smuku tiešraidīti visas sacensības garumā, lai mēs varam sekot līdzi, komentēt, parunāt, parādīt maksimāli daudz arī no
upes. no upes. Jā, ir tādas iespējas pastāv. Protams, mums ir pieredze ar Tādām lietām, bada bāda spēles. spēles. Jā, uz tādu pašu principu mēs varētu uztaisīt. Jo arī tie paši GPS raidītājs, starp citu, ir jums, kas ir bada spēlēs. Tāpēc es uzreiz sapratu, kāpēc tavs GPS ir apstājies. Apstājas vienu brīdi. Jā, es reiz Tas sapratu, bija ir normāli. Jā, tukši skaidrs. baterijas. Jo man bija daudz satraukuma ziņas, nācis te redzēt telefonā uz pulksteni, jā, kad viss, kur aizpalicis. Jā, tu Es stāvēji. tikai, ko es varēju atbildēt, esmu ceļā. Jā, tā kā es Ātrā domāju, bilde. mēs mēģināsim visu šo pacelt tādā forši, jo es pamanīju, daudz citu arī pamanīja, ka tas ir ļoti interesants pasākums. Ne Un tikai daudz seko līdzi. Jā, ir interesanti skatīties un viss. Nu ko, dārgie skatītāji, tiksimies uz ūdens, cerēsim, ka iesils mums tā vasara, un šīs nedēļas nogala arī mums ir sporta pilna. Liepainieki sporto, Mārtiņš Sasks trenē ar Franciju, Jā. tagad Portugāles posmā pasaules Turēsim rallija īkšķus. čempionātā. Jā. Tāpat Liepainieki Haralds Egela, Roberts Mamčits un Rudolfs Balcers hokeja čempionātā. Jā, turam īkšķis. Viss mums jātur īkšķi, tā kā turējām par šiem divām lauvām, tad turēsim arī par tiem, kas tagad pasaules skatu iekaro. Nu ko, uz Paldies. tikšanos nākošais!